Prezidenta kungs bija vizītē Briselē, iepazīšanās vizītē, arī par laukiem višķi parunājās. Nu, un, cik es saprotu, tad tur ir tādi solījumi doti, ka vajadzētu šos jautājumus paskatīties pozitīvi. Nu jā, dažādās jomās, jā, bet, protams, vairāk sanāca runāt par zivkopiem. Nu, ko arī tāda nozara mums ir. Tāda nozara ir svarīga, jā, jo, protams, ka dzīvniekiem ir jāsniedz atbalsts attiecībā uz zvejošanas iespējām ne tikai šeit, bet Barenca jūrā. Un tas, protams, ir ļoti būtisks jautājums, kas tika pārunāts. Bet te pašā laikā arī ekonomiskā sankcija ietekme un to, kā Eiropa var reaģēt, vai kā viņai būtu jārēģē mūsu izpratnē, tas arī tika pārunāts. Tā kā cerams, ka arī kaut kādi risinājumi kopumā varētu tikt meklēti, kā sniegt atbalstu papildus tiem, kas ir, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti daudz tieši ir atkarīgs no tā, kā tie cilvēki, kas pārstāv Latviju, strādā Briselē, aizstāvot intereses, jo tikai aizstāvot var kaut ko iegūt. Bet arī iegūstot, arī brīžiem kaut kas ir jādod. Ar to arī jārēķinās, jo mēs arī nevaram tikai ņemt no Briseles, mums arī brīžiem ir Briselei arī, kā teikt, jāmāk pieņemt lēmumi. Un prezidenta kungs, kad viņi atbrauc, mēs viņus uzņemam. Es jau zinu, tāpēc. Pilnīgi pārāk. Bet mēs vakar sapratām arī uz dziļo domu. Nu, mēs to tā pieņemam labi. Viņus vienmēr, es vismaz tā zinu, ka lauku ļaudis viņus vienmēr pieņem labi, un viņi ir priecīgi, apmierināti par vizītēm Latvijā. Un pavisam drīz tūlīt jūs arī pieņemsiet, komisāra kungs ierodās Latvijā. Tas ir nākamā nedēļa. Jā, nākamā nedēļa, tā kā es domāju, mēs viņam arī šo to pastāstīsim, kā ir un kā nav, arī šo to parādīsim. Jo mums ja tik tāda iespēja tiek dot, mēs, protams, neapvainojot pašus labākos un skaistākos, gan lopkopējus, gan laukopjus, mēs parasti pie tādiem viņu nevedam. Jo mums ir jāparāda, ka ne visi ir tik labi, kad ir arī savādāk, un arī iepriekšējo reizi, gan tas bija iepriekšējais komisārs, mēs arī aizvedām pa ceļam uz Igauniju, uz vienu vidēji, ļoti pat vidēji jaunieši, kur strādāja fermu. Un tad viņš atļāvās teikt, ka jūs ne ar ko neizceļaties, viņa dzimtenē esot ļoti līdzīgi. Jo viņš bija no Rumānijas, kā jūs. Jā. Dāmas un kungi, Latvijas valsts prezidents Raimonds Vēļonis.
Ekscelences, cienījamās dāmas, godātie kungi, esiet sveicināti šī gada nozīmīgākajā zemkopības ministrijas rīkotajā lauksaimnieku apbalvošanas ceremonijā Sējējs 2015. Darbs ir vērtība, kas līta cilvēka un tautas pamatos. Ar darbu cilvēks lepojas. Tas ir viņa nasta un gods. Viņa miesas un dvēseles gaišu dziedinātājs. Šī konkursa mērķis ir palicis nemainīgs. Noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Pirmos apsveikumu vārdus visiem laureātiem tiek aicināts teikt šī vakara saimnieks, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Labvakar, augsti godātais prezidenta kungs, godātie lauksaimnieki, klātesošie, cienītās dāmas un godātie kungi. Šī mums visiem ir ļoti nozīmīga diena, kad esam sapulcējušies, lai godinātu Latvijas labākos lauksaimniekus un lauku uzņēmējus. Vairāk nekā 20 gadu laikā Zemkopības ministrijas rīkotais konkurss Sējējs ir kļuvis par nozīmīgāko gada pasākumu Latvijas lauksaimniecībā, kurā mēs pasakām paldies lauku saimniekiem un sveicam laureātus. Slavenie piebaudzēni no Pietuka krustiņu laikiem varētu teikt apmēram tā. Kā sacīt jāsaka, mums ir jauns pareģojums. Ja lauku ļaudīm raža apcirkņos, tad drīz būs Sējēja balva. Jo tā tas ir jau bijis 22 gadus, un man ir ļoti liela pārliecība, ka būs vēl vismaz tikpat daudz. Šogad Sējēja balvas ieguvēja godināšana mums notiek nedēļā, kad visā Latvijā tā izsludināta par labo darbu nedēļu. Bet patiesībā zemniekam katra ir labo darbu nedēļa, jo zeme nevar gaidīt, un arī gada laiki savu ritējumu noteikti nemainīs. Katru dienu ir jāiet un jādara darbi, un tie jādara labi pēc labākās sirdsapziņas, lai mūsu zeme nepaliktu novārtā. Un tā labo darbu nedēļa pārtop par labo darbu mēnesi, labo darbu mēnesis pārtop par labo darbu gadu. Un līdz cilvēki to pamana, vērtē, novērtē un izvirza lauku saimniekus konkursa Sējējs balvai. Šeit arī slēpjas tas pamatīgums, ko Latvijai un tās iedzīvotājiem dod mūsu zemnieki. Tā ir nemainīgu un pamatīgu ilglaicīgu vērtību radīšana, uz kurām mēs balstāmies. Kā mēs labi zinām, laiks, kurā mēs dzīvojam, uzliek gan mūsu valstī, gan mūsu lauksaimniekiem dažādas pārbaudījumus. Šis nav vieglais laiks Latvijas lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem. Lauksaimnieki pieliek pūles, zināšanas, varbūt arī kādas viltībiņas un spēj izdzīvot, spēj ražot un spēj pelnīt. To apliecina kaut vai tas, ka ganāmpulki nav samazinājušies, platību maksājumiem pieteiktās platības katru gadu palielinās, arī pieteikuma atbalsta programmām rāda, ka lauksaimnieki domā par nākotni un attīstību. Mums priecē arī šī gada salīdzinoši labvēlīgie laika apstākļi, un varbūt palīgā nākuši arī kādi labie gariņi, kas šogad devuši labu graudu ražu. Esmu lepns, ka mums joprojām ir daudz veiksmīgu lauksaimnieku, saimniecību un uzņēmumu. Tie meklē un atrod jaunus tirgus. Nesen esam sākuši savu produkciju pārdot jaunos 19 valstu tirgos, kuros līdz šim mēs nebijām. Šogad esam tikuši pat līdz Ķīnai. Tas apliecina, ka Latvija ir liela ne tikai ar saviem dziesmu svētkiem, kultūras darbiniekiem un sportistiem. Latvija ir liela arī ar saviem lauksaimniekiem. Cienījamie konkursa Sējējs laureāti, jūs esat
mūsu labākie. Un jūsu devums ir nozīmīgs ne tikai zemkopības nozarē, bet arī visā Latvijas tautsaimniecībā. Taču jūsu vislielākais devums ir Latvijas lauku dzīvotspējas saglabāšanā, jo jūs kopā ar citiem zemniekiem, mežsaimniekiem, lauku uzņēmējiem un visiem citiem aktīviem un strādīgiem lauku ļaudīm dodat pašu galveno, un tas ir lauku dzīvotspēja. Paldies visiem jums par to! Jūs esat labais piemērs citiem lauksaimniekiem, saimniekošanas mākā un labu rezultātu sasniegšanā, izmantojot gan tēvu metodes, gan arī mūsdienu tehnoloģijas jaunās iespējas. Un jūsu darbs mūs visus priecē. Prezidenta kungs, godātie klātesošie, jau pavisam drīz mēs sveiksim mūsu labākos konkursa sējējus 2015 laureātus. Es apzināti nepakavējos pie ikdienas darba jautājumiem, jo ir svētki. Un svētkos visiem vēlu, lai patīkam šis vakars, lai veiksmīga un radoša saimniekošana Latvijas laukos arī turpmāk. Paldies un vēlu patīkamu vakaru! Paldies, ministrs! Pirmo reizi sējēja konkursu dalībniekus, kā Latvijas valsts prezidents, tiek aicināts sveikt Raimonds Vējonis. Augsti godātais ministra kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi, patiesībā daļās dāmas, jo kaut arī ir tāda tumsiņa, es redzu, cik jūs skaistas esat. Man tiešām ir prieks jūs visus redzēt šeit un tiešām uzrunāt un sveikt ikgadējā balvas pasniegšanā sējēji 2015. Jūs katrs ar savu darbu esat ieguldījuši enerģiju, prātu, līdzekļus, lai uzturētu dzīvību laukos, lai laukos būtu ilgspējīga ainava, lai mums uz galda būtu ko ēst. Patiesībā lauksaimniecība ir vēsturiski bagāta, tradīcijām bagāta nozare, kas vienmēr ir balstījusi Latvijas valsti. Vai pirms Otrā pasaules kara, vai tagad, bet lauksaimniecība spēlē ļoti nozīmīgu lomu valsts attīstībā. Ministra kungs jau pieminēja, ka šis gads un arī iepriekšējais gads ir bijuši izaicinājumiem bagāti. Mums jāsaskarās ar jauniem izaicinājumiem, kas ir gan drošība, kara situācija daudzās valstīs, migrantu jautājums, kas kļuvis aktuāls pēdējā laikā, bet tai pašā laikā, neskatoties, ka mēs esam ierauti šo notikumu jūklī, mēs tomēr vienmēr esam spējuši rast risinājumus. Risinājumus, kas ir svarīgi jums ikatram savā saimniecībā, lai saimniecība strādātu, kas ir svarīgi visai valstī, jo mēs visi kopā veidojam savu valsti. Man tiešām liels prieks un liels paldies jums, jo jūs ar savu darbu stipriniet katru dienu mūsu valsti. Skatoties šeit un patiesībā arī dzirdot tās jaunās balsis, kas mēģina arī pieteikt sevi daudz skaļāk, ne tikai Duklava un manā uzrunas laikā, bet patiesībā es domāju, tur top jaunie ministri, jaunie prezidenti, kas apliecina to, ka jūs spējat darbu apvienot ar to, ka valstī ir mūsu tautai jāatzīst. Mums jāatjaunojās, mums jātop stiprākiem. Zināmā mērā apvienot darbu ar baudu, baudu ar darbu. Tā kā, jo šeit ir daudzas paudzes, jaunās paudze, kura ir ar bagātīgu dzīves pieredzi, darba pieredzi, un patiesībā var redzēt to, ka jūs visi nododot savas zināšanas no paudzes paudzē, stipriniet savas dzimtas, jo stipras dzimtas ir pamats stiprai valstī.
Tā kā novēlu jums tiešām patīkamu vakaru, bet kopumā strādāsim kopā, gan augstākās amatpersonas aizstāvot mūsu nacionālās intereses Briselē un ne tikai Briselē, šeit arī Latvijā, gan katrs no jums savā darba vietā, savā laukā, savā klētī, savā fermā, darot tos darbus, kas varbūt citiem nav saprotami, bet mēs visi kopā veidojam valsti. Lai mums tas izdodās un lai 2018. Gadā, kad mēs svinēsim mūsu valsts izveides 100 gadi, lai tajā brīdī mēs tiešām varētu teikt, ka Latvija ir tā valsts, kurā mēs vienmēr vēlēsimies dzīvot un nekad nebrauksim projām. Tā kā mums jālepojās ar to, ka mēs varam dzīvot brīvā valstī, brīvā Latvijā. Tā kā paldies jums un labu vakaru! Ministra prezidenta Laimdota Straujums kundze tieši šobrīd ir devusies uz Briseli, tā kā aizstāvēt mums intereses. Ja? Tāpēc viņš šodien pārstāvēs ministra prezidents biroja vadītājs Ringolds Arnītis. Ekscelenci, prezidenta kungs, augstgodātais ministra kungs, cienījamie sējas 2015 dalībnieki, rīkotāji un laureāti, dāmas un kungi. Es vēlos jums nolasīt ministra prezidents apsveikumu. Diemžēl, kā jau pieminēja, viņa darba vizītē atrodas Briselē, un tāpēc viņa ir uzticējusi man nolasīt viņas sveicienu jums. Ik gadu esmu bijusi klātienē, bet šogad attālināti kopā ar jums priecājos par labākajiem lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem, jaunajiem zemniekiem, kā arī ģimenēm laukos. Jūs esat Latvijas lauksaimniecības patrioti, un es sveicu un lepojos ar visu jūsu sasniegumiem. Šajā svētku dienā vēlos jūs aicināt domāt par atkal jauniem mērķiem un nebaidīties no mūsdienu pasaules inovāciju piedāvājumu. Gudrs lauku cilvēks vienmēr paņems to labāko no citām jomām un padarīs to par savu ieguvumu. Tāpēc vēlu katram no jums nezūdošu apņēmību, uzdrīkstēšanos un ticību saviem spēkiem, īstenojot jaunas ieceres. Lai jums izdodas. Cieņā ministra prezidenta Laimdota Straujuma. Kā jau ministra kungs teica, šogad sējai balva tiks pasniegt jau 22. reizi. Naudas balvas, diplomi, laureātu nosaukumi tiks piešķirti 8 konkursu nominācijās. Pagājušā gada godināšanas ceremonijā tika uzsākta jauna tradīcija. Uzvarētāji saņēma īpašo balvu bronzas statueti sējējs. Šogad lielajiem sējējiem ir piepulcējušies arī mazie sējēji, kas nokļūs pie laureātiem. Tā, jau pavisam drīz mēs sāksim apbalvošanas ceremoniju, tāpēc atgādināšu visiem individuālajiem sveicējiem. Jums būs iespēja sumināt laureātus uzreiz pēc svinīgās balvu pasniegšanas ceremonijas. Taču vispirms īsi atcerēsimies pagājušā gada ceremonijas skaistākos mirkļus. Lūdzu, video. Esiet sveicināti šī gada visnozīmīgākajā zemkopības ministrijas rīkotajā lauksaimnieku apbalvošanas ceremonijā Sējējs 2014 šeit pie mums Cēsīs Vidzemes koncertā. Un es ticu Latvijai, es ticu mūsu laukiem.
Skaista ir mana Latvija visos gadījumos. Skaists ir darbs, ar ko cilvēks lepojas. Iespējams, ka lielo dabas aprīti, gadalējums, un ka pat debesīs sauli no pavasara pretīm rudenim un ziemai uz priekšu virza zemnieku darbs. No agrīnās atmodas, garām ziediem, vārpām un graudiem, pār pilniem rudens apcirkņiem, caur svētku līgsmībai un īsajai ziemas atpūtai, lai pēc tam atkal viss dabā un cilvēku dzīvē it kā atsāktos no jauna. Raugi, kas stingušies lauki, kam vasara muguru mīksto griezām ar asajiem markliem un teciņu steidzāmies apsēdi, dziļā miegā un snauž zem ledus un kupenām dziļām. Neļaujot zemniekam nojaust, ko nākamā vasara sola, un ko nolēmis Dievs, kad mūsu vēl pasaulē nebija. Bet to visu ir drīz mēs dabūsim redzēt, ja atkal sūtīs vasaru viņš, ļaujot radībām siltumu sajust, tālāk ar mierīgu prātu šo brīdi, lai gaidām. Kaut gaidīt vajadzēs arī pēc tam, līdz raža tiks savākta klētīs. Pirmā nominācija – jaunais zinātnieks. Nominācijai pieteikušies Rīta Riekstiņa, Lauma Manceviča, Laima Šiliņa, Ingmārs Cinkmanis, Ilze Grāvīte, Diāna Ruska, Valda Laugale, Ansis Saliņš. Balvas pasniegt aicinu zemkopības ministru Jāni Duglavu un valsts sekretāru Daciļu Lucavskundzi. Lūdzu. Nominācijai jaunais zinātnieks izvirzīti. Lauksaimniecības doktore Valda Laugale, agrotehnoloģisko faktoru ietekmi uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos, darba zinātniskie vadītāji bioloģijas doktors Sarmīta Strautiņa un lauksaimniecības doktors Kaspars Kampus. Lauksaimniecības doktora Ilze Grāvīte, dažādu faktoru ietekmi uz plūmju augšanu un attīstību, ražu un augu kvalitāti, darba zinātniskais vadītājs asociētais profesors, lauksaimniecības doktors Mintauts Āboliņš. Un lauksaimniecības doktora Diāna Ruska par darbu kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā. Darba zinātniskā vadītāja, asociētā profesora, lauksaimniecības doktora Daina Jonkus. Balva jaunais zinātnieks tiek piešķirta Ilzei Grāvītei par darbu dažādu faktoru ietekmi uz plūmju augšanu un attīstību, ražu un augu kvalitāti. Veicināšanas balvu saņem Valda Laugale par darbu agrotehnoloģisko faktoru ietekmi uz zemeņu ražošanas periodu lauka apstākļos. Diāna Ruska par darbu koproteīnu un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā.
vairs tik grūti parunāt, ka sirds strīds. Vakar prezidenta kungs un ministra kungs un visi klātesošie. Es gribu pateikt lielu paldies bulduriem, kas deva man stipras saknes, un Latvijas Valsts augšupaudības institūtam, kas deva man iespēju augt un izaugt, un ģimenei un vīram, kas deva apstākļus, lai es to sasniegtu. Paldies! Paldies! Vēlreiz aplausi! Ziema zinātniekam īpaši nesenāk atpūsties pa ziemu. Ziema nav mans mīļākais gada laiks. Tieši tā, kad īsti nevar zināt, ko viņi nesīs. Kādu tas Dieviņš to ziemu būs devis, ar to arī būs jādzīvo. Mēs atrodamies Latvijas Valsts augšupaudības institūtā. Daudz, kur Latvijā mēs esam zināmi kā upīšu dārs, bet, ja runā par upīšu dārs, tad parasti vairāk saistās tas dārs ar ceriņiem. Un nekad neiedomājies to, ka vēl aiz šī ceriņa dārza ir vairāk kā 30 hektāru apļu dārzi. Man vienmēr likās Dobele tā ir tāda paradīze. Es nesen biju runa ar kolēģi Edīti, un viņi jautāja, arī tagad tu domā, ka tu esi paradīzē? Es teicu, jā, Edīti, arī tagad es domāju, ka es esmu paradīzē. Man patīk tas, ko es daru. Sajūta tāda, ka tu esi tā dāra spēja, tu mazu tie kociņu, tu viņus veido un dari. Un pavasarī jau liekas, tas tā kā bērni, kad izaug, tu jau skaties, viņš jau pusaudzis. Ārpēc, un viņš jau sāk ražot, un viņš jau ir pāri manam augumam. Tad jau tu saproti, ka ir laiks pagājis, bet liekas, kad mainījušies jau mēs neesam, tikai tie koki jau lielāki. Man tā diena paiet. Trepēm, pa plūmēm. Jo darba strādā vairāk pati, jo cilvēkam arī vairāk jāstrādā. Man dažkārt ir šausmīgs vakarā nogurums no visa tā skrējiena. Un pavasarī, tad, kad ir vainagu veidošana, tad sāp rokas no zaru griešanas. Bet mans darbs ir mans hobijs. Un skaisti. Nākamā nominācija – jaunais veiksmīgais zemnieks. Nominācijai pieteikušies Ainārs Jonāns, Oskars Ivanovs, Jānis Arbidāns, Raivis Vingris, Andrejs Rasimenovs, Gatis Atmats. Nominācijai izvirzīti jaunais veiksmīgais zemnieks. Ainārs Jonāns, Daugavpils novada Zemnieku saimniecība Debeskalni, Gatis Atmats, Ogres novada Sijā Atmati, Andrejs Rasimenovs, Zilupis novada Sijā Vinca Agro. Balva jaunais veiksmīgais zemnieks tiek piešķirta Andrejam Rasimenovam.
iegūst Daugavpils novada saimnieku saimniecību Debeskalna saimnieks Ainārs Jonāts. Veicināšanas balva Ogres novada Sijā Atmata saimniekam Gatim Atmatam. Ziemas periods, kad ir tas lielākais nemieris, vai tu ziemai pārziemos vai nepārziemos. Tas ir pirmais galvenais jautājums, kas tev visu ziemu uztrauc. Saka, Latgalē arī salusies, gan biesāk ziemas kārta, gan ar lielāku salu. Latgalī tiešām aizmirst vīri, es domāju, tas tiešām ir tāds mīts, kas, domāju, ka Rīgā cilvēki uzskata, vai ka palasa ko tās ziņās tur, ka bez mazliet te viss sliktu un tur nekas nav. Es tā neuzskatu. Es jau tur Rīgā esmu tā piesātinājies, ka man tā Rīga vairāk neko nesaistina. Nepatīk man tur. Rīgai nekādas perspektīvas nav, izaugsmes arī nekādas nav un viņam arī, ka nebūs. Tas bija tas brīdis, kas Rīgai dzīvotos, man bija jādomā, ko es šeit dzīvē tālāk darīšu. Es tā padomāju, ka es tiešām, ka es varētu braukt strādāt uz šejienu, uz Latgales. Jo te ir ko darīt. Nebija jau nekā vispār nebija. Sākām strādāt zem klājas debesis, tehniku turēt nebija, kur tīruma apār viss šitā te vidējo. Kur lielāks, kur mazāks koks, bet praktiski visi tīruma bija šitādi, jā, ar kuriem sāk strādāt. Tagad jau plānā man ir jau pirtie gan jau otru kombainu un otru miglotāju, platības aug un nevaram paspēt visu apstrādāt. Geogrāfija mums ir diezgan plaša tāda kaut kur, sanāk tie laikam 35 km radiusā mums ir tīrumi. Man tās plāns bija nosprausts, tad principā es to arī eju. 3 gadus atpakaļ 4 solīju, ka es sasniegšu to un to, un principā to es esmu arī sasniegts patreiz. Ļoti ceru, ka tā būs arī turpmāk.
pateicības runām, ko es atceros, un es godīgi sakot tiešām, kas ir neatceros nevienu, kas būtu teicis paldies valstī. Tā kā, Andrej, paldies jums, jūs tiešām iedvesmojat. Saule kāpdam augstāk jau modina zemi no miega. Visu, ko cēlusi, bija saltā ziema, tā smiedamās sagrauja. Saule kāp debesīs augstāk un augstāk, susina tīrumos zemi un mudina zālīti celties. Prasa aramais laiks mums lemešus, vērstuves, arklus, ecešām tapas būs gādāt un jūgšanai kumeļus brangus. Krietnam cilvēkam man šķietam iemesli viepties vai nosart, kad būs pienācis laiks, kā zemnieka cilvēkam sviedros mēslus no laidara mēst, vestos tīrumā, kliedēt un ieart. Tādēļ jau cilvēki pirmie, kad grēkā bija krituši, paši mūžīgās pūlēs un darbā bija spiestas tev uztur gādāt. Tālāk, ka nevēlas Dievs bez pūliņiem cilvēku barot. Nominācija Gada līderprojekts vietējā rīcības grupā. Nominācijai pieteikušies Rita Bukovska, Raitis Meijers, Aigars Rumbergs, Kaspars Brikūs, Kārlis Stars, Jānis Gangnus, Ēriks Eizāns, Antra Zēliņa, Laima Indriķe, Krists Ēberliņš, Agrita Driviņa, Justīne Valdmane, Aija Kiserovska, Lija Jogste, Linārds Liberts, Līga Lepse, Jurijs Kapustīns, Uldis Albiņš, Jānis Matisons, Reinis un Loreta Pižiki, Vija Kudiņa. Nominācijai izvirzīti Gada līderprojekts vietējā rīcības grupā. Loreta un Reinis Pišiki, projekts loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāla tehniskās bāzes izveide. Sija Daba Laba. Vija Kudiņa, projekts goda saimnieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā. Biedrība Gūdu saimnieču biedrība. Aija Kiserovska, projekts bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS Viļāni. Balvu saņem Loreta un Reinis Pižiki, projekts loka šaušanas treniņu laukuma un treniņu materiāla tehniskās bāzes izveide Sija Daba Laba. Veicināšanas balvu nominācijā Gada līderprojekts vietējā rīcības grupā saņem Vija Kudiņa, projekts goda saimnieču tradīciju saglabāšana Aglonas novadā, biedrība Gūdu saimnieču biedrībā. Kiserovska, projekts bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana LPKS Viļāni.
Labvakar, augstu godājumais prezidenta kungs un pārējie zēni un meitenes. Jā, es dzīvoju viss neapdzīvotākajā vietā, Ventspils novads, Anses pagasts. Uz 1 kvadrātkilometru 1,2 iedzīvotāji. Un baigi, piemēram, šaut ar to loku, ja neviens netraucē. Nu, kā jums te Rīgā, piemēram, tad, traucē, jāizšā garām nav labi. Un tad mums vēl ir laivas. Un laivām katrām ir savu nosaukumu. Mēs sākām krīzes gados, kā parasti. Un mums ir Sivēns Kalvis. Tautai ļoti patīk nosaukums laivai. Vāvervaira, visi respektē. Un ir arī Miera vējons. Arī baigi cilvēkiem patīk. Un es izmantošu iespēju, jo tālu es braucu, vai ne? Uzaicināt prezidentu kungu pie mums Irbē pabraukt pa upi ar kameru laivu. Paldies! Un paldies vēl Dundagas meitenēm Guntai Jābejai, kas man pieteica tai balvai, jo es arī esmu lauku cilvēks, kurš tur vasarā kaut kur grib pieteikt vai kaut kādu tabulu aizpildīt. Mēs pļaujam zāli, sējam tos graudus vai kaut kā tā, vai ne? Paldies arī tie, kas kaut kur piesaka mūs un dzīvojam tālāk. Paldies! Pavasarī pirmais jau ir bērns suls. Pavasarī katru sestdienas svētdienu ir briežu ragu meklēšanas pārgājiens. Principā es dabūju 50 rīdzinieks ārā uz Anci, pilnīgā nesezonā. Un mēs guļam mežā uz skujām, stāstu viņiem par briežiem. Tas ir gan arī marta, aprīļa katru sestdienas svētdienu. Un tad ir tur laivas jāparemontē, bultas jāuztaisa. Droši teikšu, tā ir pirmā tā loku šaušanas trasa Latvijā, kas pirms 4 gadiem tika atvērta šādā veidā. Mēs nopirkām, ja nemaldos, 14 šādu veidu mērķus, pateicoties tam līderu projektam. Tā culka jau ir 4 gadus te, kad 3000 mednieku apmēram ir. Viņai mēģinājis trāpīt, kādam ir arī sanācis. Pie katra tā zvēra ir arī tāds maziņš apraksts, kāds interesantākās frāzes, piemēram, kad mātītes zaķi lielāks nekā tēvi. Es domāju, tas tāda joga varētu būt salīdzinājumā, kad tu paņem stundu loku pašā, ja tu pavisam cits cilvēks esi. Tu nedomā vairs tu par elektrības rēķiniem, vai zāli ir nopļauta, vai viņa nav nopļauta. Tajā birojā, kad tu sēdi, tev maksā to algu, un tad tu tur kaut kā, es nezinu, tu tiec pa baigo priekšnieku, un tev viss baigi interesanti ir, bet, ja godīgi, tur ir tās dienas ritīgi viss vienādas. Tur ir ļoti daudz nelaimīgi cilvēku tajos birojos sēž. Cilvēks jau ir radīts staigāšanai. Pirmais, kad es atnācu no bankas, es tad tā arī darīju, es staigāju. Visu laiku kā to trasi te izveidot, visu laiku staigāju. Ja tev dienā ir jāpasaka 25 reizes, labdien, esiet sveicināti Ancē, tu kaut kad nogūst loģiski. Bet tad, kad mājas, tad tu reāli kā gribi to teikt, labdien, esiet sveicināti Ancē. Mēs esam nonākuši līdz 4. nominācijai. Bioloģiskā lauku saimniecība. Nominācijai pieteikušies Juris Lubāns, Vīta Juševska, Ivars Geiba, Romans Parčenovs, Evalds Bočs, Andris Kalniņš, Zigmārs Logins, Jelena Varfolomejeva. Nominācijai izvirzīti individuālais komersants Ozoliņa
ZL Krimuldas novads saimnieko Zigmārs Logins. Zemnieku saimniecību Juri, Riebiņu novads saimnieko Juris Lubāns. Zemnieku saimniecību Ozoli, Vecumnieku novads saimnieko Andris Kalniņš. Bioloģiskā lauku saimniecība 2015, Zemnieku saimniecību Ozoli, Vecumnieku novads Stelpas pagasts, lūdzu saimnieku Āna Kalniņš saņem balvu. Veicināšanas balvas tiek Krimuldas novada Ozoliņa ZL saimniekam Zigmāram Loginam. Riebiņu novada zemnieku saimniecības Juri saimniekam Jurim Lubānam. Kalniņkungs, lūdzu, pateicības. Labvakar, godājamais prezidenta kungs, cienījamais ministra kungs, klātesošie visi. Savā laikā ministra kungs teica, ka bioloģiskā lauksaimniecībā jūs zemnieki dzīvojat pa daudz zaļu. Es tagad, man liekas, ka tagad lauksaimnieki ir daudz apmulsuši, jo tie globālie tirgi, globālās tirdzniecības ir mazliet sašķelbījušies un nesaprašanās ar to piena realizāciju, ar cenām. Vēl pretruna ir tāda, kad notiek zāles, nesaprašana, ko darīt ar zaļo zāli, sienas ruļļiem, sadītiem sienu ruļļiem. Un tāpēc man es te paskatījos vēsturē, kā tur ir bijis īsti. 40. gadā, salīdzinot 14. un 15. gadu to statistiku, lopu skaits Latvijā ir samazinājies apmēram 3-4 reizes lielopiem, bet runa. Bet piena daudzums trīskāršojies. Bet zāli nezinu, kur likt. Es kaut kā nesaprotu to, ja? Un tāpēc, man liekas, es biju uz divām lekcijām, ko lasīju Šveices speciālists un Brazīlijas speciālists, kā lauku saimniekošana ekonomiski. Kad vienam prasīja, cik govi jādod graudu dienā, viņš tā skatījās un prasīja, kur ir knābis govi. Tad otrs speciālists no Šveices, viņš prasīja, cik hektāriem jūs ganiet govs, cik ar tā vispār ganiet, jo jautājums vispār jau nekādi pateica. Tāpēc tā ļoti nesaprotam visu tā situācija. Viņš mēra ar binokli skatās zāles augstumu un gana nepārtraukt govs un brīnās, kāpēc mēs to nedarām. Un tāpēc, es gribētu teikt, dzīvosim zaļi, ganīsim govs zālē, mums būs lētākais piena pašizmaksas pasaulē. Paldies!
pavasarī kas sākās? Sākās ganības. Simpātisks slaucētana, vismaz kādu ūdens spainu uzlējam. Skaitās, ka ar ūdeni jāapslaksta slaucēji, lai maksimāli būtu tāds pilnvērtīgs un labs piens. Pavasarī nākošais sējas laiks, gatavošana sējai. Nu, vispār jau tas ir garīgs process. Ir man vecāmā teicis, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un tas arī Bībelē rakstīts. Ja? Ko tu podiņā liksi, to tu pats ēdīsi visu dzīvi. Laukos kaut kas ir iekšā, kaut kas dziļāks, garīgāks un paliekošāk, un lielāku vērtību. Vispār jau visa saimniecība ar dzīvniekiem, cilvēkiem ir harmonijā. Tā ir tā Latvijas viensēta. Lai visiem šeit būtu labi, visiem, gan strādniekiem, gan saimniekam, gan dzīvniekiem. Tā ir tā harmonija. Un gan augu valstī. Un ja to var iegūt, tad cilvēks ir laimīgs, un tad viņš saka, ka viņš ir lepns zemnieks. Un tā ir tā atšķirība starp lauksaimnieku un zemnieku. Zemi nevar paņemt līdzi, tā nepieder man. Es viņu vienkārši apsaimniekoju. Un 32 govs man ir mātes, ja? Un tad ir tie pārējie bērniņi. Tagad, kad nāks no ganībām, tad katra māte iet savā vietiņā, sabučojās ar savu bērniņu, savu teliņu. Katrai savs vārds numuriņš, adrese mājas. Magonīti, šitai magonīti. Tas ir Pērmas Runs, tas ir galvenais saimnieks. Viņš vienmēr piena degustātors, viņš visu piena kvalitāti pārbauda vienmēr. Tā ir tā harmonija, par ko es runāju. Ja? Ja viņiem ir labi, tad man ir labi, un visiem ir labi. Un arī valstī būtu jābūt labi. Sirmī sards kumeņš no tēva mājas,
ne viņš man dāvāts, nenopirkts kā klājas, sirdī sauc kumeš no tava mājas. No tava rokas pavadu jēgu, Tavs sirnu galvu jau zemu, no Tava rokas pavadu ņemu. Tavs sirnu galvu jau zemu. Cik leica saulē, tik dziedot jāju, simts ar to kumēju, uz Tava māju. Cik leica saulē, tik dziedot jāju, simts ar to kumēju, uz Tava māju. Cik leica saulē, tik dziedot jāju, simts ar to kumēju, uz Tava māju. Cik leica saulē, tik dziedot jāju, simts ar to kumēju, uz Tava māju. Sveiki, pasaulīt košā pēc līksmajiem pavasara svētkiem. Sveicināts arī tu, mīļo cilvēku uz vasaras sliekšņa. Saule nu beigusi dzīt savu kvēlošo ratu, jo dienas augstāk debesu kalnā nu rimusi. Pusdienas stundās paliekot ilgi uz vietas un rotājot debesu dzilvēm. Liekas vesela miesa, kas priecīgi ķeras pie darba, ir tā visa dārgākā balva, ko cilvēks šai pasaulē manto. Vienkāršais zemnieks no gaismas līdz tumsiņai tīrumā svītīs, remdēst ēzgribu krietno un pēc azēta, jo sirsnīgi pateicies Dievam, stiprs, priecīgs un vesels, var likties mierīgi gultā. Šī vakara 5. nominācija. Gada lauku saimniecība. Nominācijai pieteikušies Gatis Zolenbergs, Mārtiņš Augstkalnietis, Viktors Kalāns, Andris Kļava, Raitis Krūmiņš, Egons Tuņķelis, Evita Valdmane, Nikolais Širokovs. Nominācijai Gada lauku saimniecība. Nominācijai izvirzīti Zemnieku saimniecība Jaunkalni. Kuldīgas novads saimnieko Gatis Zolenbergs. Zemnieku saimniecība Kadiki MA Alūksnes novads saimnieko Mārtiņš Augstkalnietis. Zemnieku saimniecība Oši Ventspils novads saimnieko Raitis Krūmiņš. Balvu Gada lauku saimniecība saņem Alūksnes novada zemnieku saimniecība Kadiki MA saimnieks Mārtiņš Augstkalnietis.
Šogad sējēja balvas Lieldraugs apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA Baltic Insurance Company. Jā, un mūsu Lieldraugs vēlas pasniegt savu balvu gada lauku saimniecības dalībniekam. Aicinu uz skatuves apdrošināšanas akciju sabiedrības BTA Baltic Insurance Company valdes priekšsēdētāju Jāni Ludzausu. Augsti godātais prezidenta kungs, ministra kungs, cienītās dāmas un godātie kungi. Mēs, apdrošināšanas sabiedrība BTA, kā Latvijas uzņēmums ar Latvijas kapitālu, lieliski apzināmies un izprotam lauksaimniecības nozīmi mūsu tautai, mūsu ekonomikai valstī kopumā. Tāpēc arī savā ikdienas darbā esam kopā ar jums, lai finansiāli pasargātu jūs no dzīves neveiksmēm, no uzņēmēja darbības neveiksmēm. Un ir jāsaka tā, ka jo īpaši liels prieks ir būt kopā ar jums tieši tik skaistā dienā kā šī, tik skaistā pasākumā kā šis. Un tāpēc arī mēs no savas puses vēlējāmies sumināt, sveikt mūsu simpātijas balvas laureātu Mārtiņam Austkalniešu kungam. Veicināšanas balvas nominācijā Gada lauku saimniecība saņem Kuldīgas novada zemnieku saimniecība Jaunkalnas saimnieks Gatis Zonenbergs. Ventspils novada zemnieku saimniecības Ošu saimnieks Raitis Krūmiņš. Vasarā? Nē, atpūtu galīgi nevar viņu nosaukt, bet mazāk darba. Zemniekam ir visu gadu jāstrādā, bet ir parasti jāņos ir. Vai nu ir sienas jāapļauj, vai nu jāvāc, vai nu ir atkal jāmiglo kaut kas, bet nē, tik daudz jau kā jāņus nosvinēt, tik daudz jau var. Bet tā bieži gadās pieņemsim, kad iznāk, ka taisni līgo vakarā vai kā ir jāstrādā. Es pa sevi domāju, ka es neprotu atpūsties. Šeit ir redzami mūsu darba augļi. Viss sākās no mazā graudiņa. Ja? Izrādās, ka tepat šī zemītē var izaudzēt labas āžas un lielas. Maize ēdīs visu laiku. Viņa būs vajadzīga. To jauno nav tik daudz, kas pie tās zemes atnāk un paliek un strādā. Lielākā daļa jau izvēlās to vieglāko. Nostrādā savas 8 stundas, saņem savu naudiņu. Tāda bija mana izvēle. Es gan laikam arī to nemaz nenožēloju. Kā uzlabot visu to, ko es jau daru.
Tā ir mana doma. Visi darbi, kas ir kvalitatīvi izdarīti, visi mani priecē. Priecāties laukos var daudz un dikti. Sestā nominācija. Gada uzņēmums pārtikas ražošanā. Nominācijai pieteikušies Zemnieku saimniecība Kotiņi, Zemnieku saimniecība Kumelītes, akcijas sabiedrība Talsu piensaimnieks, Sijā Milda KM, Sijā Aloja Starkase. Nominācijai izvirzīti Sijā Aloja Starkase, akcijas sabiedrība Talsu piensaimnieks, Sijā Milda KM. Palmu gada uzņēmums pārtikas ražošanā saņem Sijā Aloja Starkase. Lūdzu uzņēmumu pārstāvis saņem palmu. Veicināšanas balva nonāk pie Talsu novada akcijas sabiedrības Talsu piensaimnieks vadītājs Dainis Norebēks. Sijā Milda KM vadītājs Vilnis Vorobjovs. Līdz ar to mūsu panākumi ir atkarīgi no zemnieku panākumiem. Un tāpēc mēs esam tie, kas iestājas par zemniekiem, to daudz rīkotos zempolitikas ministri. Cik mēs bieži esam sēdējuši kopā ar viņiem un paldies ministrijas darbiniekiem, visam ministrijas darbam, kas palīdz zemniekam, līdz ar to palīdzot visai Latvijai plaukt un visiem zemniekiem justies vajadzīgiem, būt tādiem, kas strādā ne tikai sev, bet visiem kopumā. Tas ir liels kolektīvs. Gan mūsu uzņēmuma darbinieki, gan arī visi zemnieki. Un par to, ka labs graudu ražas ir arī labs kartupeļu ražas. Savus plānus mēs šogad izpildīsim, pārsniegsim, rīt kārtējā darba diena, un kartupeļu vēl ir daudz. Līdz pusnovembra brīvēsim, būs pietiekami gan Ķīnas tirgumu. Nomināti vidū bija arī mūsu lielākais bioloģiskais audzētājs Mārcis Lobins. Tā kā man liels prieks, mums pulciņš vairāk, redzam, ka paldies!
Vasara ir mans mīļākais gada laiks, bet, protams, vasara ir tas laiks, kad visvairāk trūkst laika. 2 mēnešos, septembrī, oktobrī, mēs saražojam cieti priekš visa gada. Pārējos mēnešos mēs ražojam citus produktus, kā želejs, vaniļas cukuru, kaperus, zaļos piparus, un visu cauru gadu uzņēmums strādā un nodarbina 78 darbiniekus. Tas ir mītiski, protams, kāpēc tieši mums tā sanācis ar tiem kartupeļiem, jo nav tās labākās kartupeļu zemes šeit Alojas apkārtnē, tāpēc mums ļoti daudz zemnieki no daudz tālākiem reģioniem vēd šos kartupeļus uz šejieni. Kāpēc tieši kartupeļi šeit, man grūti pateikt. Sagadīšanās. Tas, kad es strādāju šeit 11 gadus, tas nav nekas ekskluzīvs, jo daudz darbinieku strādā daudz vairāk, jo uzņēmums šai vietā patiesībā ir no 1937. gada. Interesanti ir tas, ka Alojas Torkelsen ir pats mazākais kartupeļu cietas ražotājs visā Eiropas Savienībā. Neskatoties to, ka mēs esam vienīgie Baltijā, mēs esam paši mazākie Eiropas Savienībā. Un pateicoties tam, kad mēs ražojam cieti no īpaši audzētiem kartupeļiem, mēs kā bioloģiskās kartupeļu cietas ražotājs esam pasaulē lielāko ražotāju trīniekā. Mūsu mērķis ir kļūt par lielākajiem bioloģiskās kartupeļu cietas ražotājiem pasaulē. Ja šobrīd mēs esam trīniekā, tad mēs gribam būt lielākie.
vasara tiešām pār mēru nav tīnumus strādāts, un vai darbā nav iets alvas žīgli, kā zemniekam klājas. Grūti pat pieminēt visus tos darbus, ko bija mums darīt. Liekas, būs īstenais laiks, ar kaimiņiem palīdzot godos. Tālu jau kādīgais Dievs un dāsni mūs apveltīja atkal, lai pēc grūtajiem darbiem, kas vasara plecos mums gulās, rudenī atgūsties spēks pie bagāta cienesta galva. Strādāt būs tāpēc, ka Dievs liek ar sviedriem uztur gādāt. Ēst būs tāpēc, lai darbs mums neizsūs pēdējos spēkus. Tālāk, lai rūpējas tagad saimnieks par bagātu galvu. Mēs esam nonākuši pie pirmspēdējās šī nominācijas, kur visu laiku mums daži atgādina, ka tāda nominācija ir. Tā ir ģimene lauku sēta. Nominācijai pieteikušies Iedīgas, Zemnieku saimniecība Lejas, Zemnieku saimniecība Palmas, Zemnieku saimniecība Ogrēvi, Piemājas saimniecība Ganeri. Nominācijai izvirzīti Braueru ģimene Talsu novadā, Zemnieku saimniecība Lejas, Kļavīnsku ģimene Preļu novadā, Zemnieku saimniecība Palmas, Gaidīšu ģimene Ogres novadā, Zemnieku saimniecība Ogrēvi. Aicinu uz skatuves sveikt un pasniegt balvu ģimene lauku sētā Latvijas valsts prezidentu Raimondu Veļu. Balvu ģimene lauku sētā saņem Gailīšu ģimene Ogres novadā, Zemnieku saimniecība Ogrēvi. Veicināšanas balvas tika piešķirtas Kļavīnsku ģimenei Preļu novadā, Zemnieku saimniecība Palmas, un Braueru ģimene Talsu novadā, Zemnieku saimniecība Lejas.
uzvārdu. Paldies ministrijai par šo jauko konkursu. Paldies žūrijai par šausmu novērtējumu. Ļoti pateicīgi un priecīgs par šo balvu, lielā balvotnes mūri. Man ir prieks atgriezās bērnu no Rīgas, un atvedu līdz vēl 2 pilsētniekas laukiem. Paldies, jā. Rudens jau ir jauks laiks. Īstenībā man nepatīk rudens, jo dienas paliek īsas un darba vairāk. Tie vēsie rīti, migla arī, krāsas, kas pavarās. Ir līdaka, sapals, forele, vietējās upes. Un tā kā Latvijas taisnības. Uzstādīt tādu izaicinājumu, uzkoncentrēt piegriezni. Tā arī pašmātības ceļā, var teikt. Un tas ir garocis Villijs, garām rokām. Patīk cits samīļot. Tā kā draugs Betijai. Betija tāda rasta, viņš tāds garš un tievs ir. Ir taču jau pilna pasauli kaķīšiem, zaķīšiem un jautājums kaut kas savādāks ir. Strādā pie kāda cita, tās garās stundas, kad tev nav laika izbaudīt dzīvi, tā kā tas attālinās no dabas, tu vispār neredzat kaut kāds dabas procesus. Varbūt arī tas iespējā no vecākiem, ka vecāki kā paraugs un redzējis, ka viņi laukos paši plāno savu ikdienu un mēs strādājam visi kopā. Mūsu ģimene ir ļoti draudzīga. Visi kopā, kad vajag viens otram palīdzam, gan ar naudām, gan ar darbiem, gan ar visu, kas mums ir. Ar mazdēlu lepojos, ka viņš tāds uzņēmīgs ir. Viņš fokusējās ļoti uz lietām. Viņš strādā un ietiepīgs. Jauno zemnieku spēks man šķiet ir tieši spītība. Tas vienīgais, kas mūs dzen uz priekšu un ļauj turēties līdz vecajiem bukiem un panākt viņus. Darbā ielikt savu sirdi un dvēseli, tad arī iznākums ir kaut kā. Kas mammai galvenais, lai bērni būtu laimīgi. Man iedvesmo iespēja laukos atgriezt vecos laukus, kas bija Meņģeles pagastā. Laukos tev tīrs ūdens, mammas ceptā maize, piens no govs un svaigs kājas. Nevar iedomāties savu ģimeni pilsētā. Rāds
Kā jūs redzat, ir palikusi tikai viena sēdēja statueta. Tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši pie pēdējās nominācijas. Un tas ir mūža ieguldījums lauksaimniecībā. Balvu par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā saņem Maija Brunovska. Saņemt balvu Edgara Treibera, biedrības lauksaimnieku organizāciju sabiedrības padomu vadītāju. Lūdzu. Un es vēlreiz gribu apsveikt visus laureātus un arī tos, kas viņiem ir palīdzējuši. Paldies! Man nepatīk rudens, atklāti sakot. Ziemas un rudens mēnešus varētu saīsināt, tad būtu labi. Mūsu darbā praktiski nav tāda gada laika zootehniķiem. Ja govis tur kūtī, tad faktiski visi periodi viens no otra daudz neko neatšķiras. Tas mūžs strādāts un viss ir strādāts tieši tajā lopkopībā. Nāc uz ēdu. Re, zacene. Ļoti laba zacenīte. Ļoti laba zacenīte. Ēd. Faktiski man liekas, ka nav tāda pagasta, kurā es nebūtu šiem gadiem bijusi. Ar šiem ministriem es visiem esmu strādājusi kopā.
Es no rīta pamostos, nāku uz darbu, es gaidu, ka kāds atkal tūlīt kaut ko jautās, domāju, ko atbildēt. Katru dienu ir jābūt kontaktā ar cilvēkiem un jābūt gatavam atbildēt uz viņu jautājumiem. Es ārkārtīgi neciešu paviršību tādu darbā, un tāpēc man tā jautāja, kādi ir tavi speciālisti? Es teicu, pie manis slikti speciālisti nestrādā. Tie, kas strādā pie manis, noteikti visi ir perfekti. Ļoti reti aizēju atvaļinājumā. Darbs kā viens vienīgs atvaļinājums. Es laikam vispār esmu pēc dabas optimiste, man tā liekas. Ko dod pesimisms? Varbūt pat kādai pilītei no tā, kas Latvijā ir, arī ir manu darbu ieguldījums.
visiem klātesošiem par jūsu brīnišķīgiem pateicības vārdiem, par to sirsnīgo atmosfēru, kas bija zālē, un kas mums, es ceru, pielikt visiem. Ar to godināšanas vakars vēl nav beidzies. Laureātu sveikšana turpināsies pirmā stāva foajē un saviesīgā daļa pēc tam restorānā Klīvers. Bet vispirms visi ir laipni aicināti uz skatuves kopīgai fotogrāfijai Sējas 2015.